svētī mīļos! Dievs svētī mīļos! Tu esi svētīts! Kas pie to kungu nāk, tas jau kaunā nepaliek, viņš vienmēr svētī. Bībelē rakstīts, ka viņš meklē tos, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Amen. Un slavu arī ir pielūgsme garā. Dievs negrib, ka mēs dziedam tikai ar mēli, ar muti, bet Dievs grib, lai mēs dziedam no sirds. Es jau kādreiz stāstīju, kad es biju galīgi jauns Dieva bērns. Un es biju samācījies tās dziesmas Baptistu draudzē, kad man mamma vēd uz turien, kad es biju maziņš, ka man nebija dot izvēle. Un es tās dziesmas zināju. Un tad, kad es kļūtu Dieva bērns, tad man gribējās dziedāt. Man gribējās slavēt. Un tad es braucu automašīnā un, ziniet, dzīves nasts un visas grūtības un problēmas arī aizēno visas tas lietas. Un man tēvs to bija no mazām dienām. Dar no visas sirds. Kad es garīgām mazām dienām es runāju. Dar to no visas sirds. Un es dziedu tās dziesmas, kuras atcerējos. Un tad man garā nāca, bet es jau dziedu ar prātu. Es zinu tos vārdus, es dziedu. Mans domas domāju pavisam cits lietas. Un es tūlīt lūdzu, kungs, piedod man. Šķīsti man. Un es ilgu laiku cīnījos, kamēr es to dziesmu varēju nodziedāt no sirds. Savaldīt savus domas, lai viņas neiet projām. Tā ir sātana viltība, lai mēs viņu nepielūgtu garā, bet lai mēs ar savu miesu. Kādreiz es biju kādā vietā, un tur arī slavējam Dievu, lūdzam Dievu. Viena māsa teica, kāda problēma. Es nakts vidū varu dziedāt, pat neatmodusies. Man tas viss jau ir prātā. Un tad bija bēdīgi. Tad bija jāteic, ka Dievs teica, ka viņi jāpielūdz garā un patiesībā. Un kādreiz sātans mūs tā apzog. Mēs dziedam un domājam savas lietas, bet mums vajadzētu domāt par debesu valstību. Un tā ir cīņa ar mūsu miesu. Vai ne tā? Nu tā tad ir. Tāpat, ka mēs ēdam ēdienu, mēs varam domāt, par ko tikai gribam. Un tāpat pie Dieva mēs nākam, mums jāpielūdz viņu garā un patiesībā. Nevis es jau to zinu, un tā es flegmātiski dziedu. Un tad mēs domājam, varbūt citi dziesam. Bet ja tev garā dekā dziesam, tad nosauc viņu. Tas nesīs svētību. Tas dos svētību. Mums kādreiz bija Arnolds, vecais brālis. Nu, viņam gribējās slavēt Dievu un dziedāt. Bet ar gadu ejot, viņam tā balss vairs nebija tādā līmenī. Un tad citi piedaudzījās, nu kāpēc ļauj viņam dziedāt? Kāda viņam tā balss? Bet tā balss darbojās. Dievs bija devis to dziesmu. Kādreiz Osvalds, es braucu uz stendi, Osvalds teica, man tā garā nāk citreiz nodziedāt. Vai tu man atļausi? Es teicu, noteikti. Un viņš nodziedāja. Un tā dziesma uzrunāja cilvēks. Tāpēc, ka tā deg viņa sirdī. Viņš ilgāk laiku to nesāja un teica, ka viņam ir šī vēlme nodziedāt. Cik tas ir brīnišķīgi. Vēl jums kaut ko pateikt. Es kādreiz ar savu tēvu runāju. Tā es biju brīvs cilvēks. Un es teicu, Fāter, kā tas iznāk, ka to sieviešu nevar piemānīt. Tu dziedi slavas dziesmas, tā kā lakstīgal. Viņš teica, savā starpā runā krāpnieks, tas ir tāds. Es teicu, kā tā? Tēvs teica, zini, Dievs viņos ir ielīdz tādu nojautu. Viņi nojauš, kā tu runā no sirds un kā tu tikai muti. Es domāju, vat blēdība. Tad to sieviešu nekā nevar piekrāpt. Viņi tik un tā zina. Bet Dievu nevar piekrāpt. No kurien tas nāk? Ka mēs tiešām varam pateikties Dievam.
No visas savas sirds. Maskavā bija konferencē. Skaisti dziedāja, mazi brāļi. Bet tur bija tas, laba dziedāšana. Un tad viens mazs puisīts iznāca ārā un dziedāja tā dziesmu, kā tie dievbērni cīnās, kā viņiem ir ar dienišķo maizīti, kā viņi dziedāja, kā pateicās par každu kromku hļieba. Ar gaviliem un slāvēja drupmaizīti un piegāda kādu kurģīti. Ziniet, tas mazais dziedāja no sirds. Un tad Dieva gars darbojās. Mums kādreiz vīzina brauc no Anglijas. Viņa Klimenko visu pasaules skatūs apdziedājusi. Un viņa arī te dziedāja, skaista balss. Cepur nost. Talants. Un brīnišķīgi Dievs arī viņus lietoja. Ar tādu uz atvadām viņi gribēja paspīdēt. Viņi gribēja parādīt sev. Kāpēc viņi tur ir pasaules skatuvos dziedājusi? Jūs ziniet Klimenko, vai ne? Pasaules slavena opera dziedātāji. Un tā viņi izgāzās šeit. Dievs lika, lai viņi kaunā. Viņai bāls aizkrīt, viņi ieķērcās vienkārši. Un tā viņi krita uz ceļiem un sauc uz Dievu. Piedod, kungs! Es šī brīdī sev gribēju parādīt, nevis tev. Ziniet, kāda svētība nonāca par visu zāli? Par visiem nonāca, ka redzēja, ka Dievam jādod gods un slava. Ka nekad nav jāizrāda sev. Ja viņi skatās uz sirdi. Viņi skatās uz sirdi. Viņi neiespaido ne gārs lūkšanas, ne skaļas lūkšanas, nekāds. Bet kas nāk no sirds. Mēs varam dot, tas tik ir lūdzējs. Kādreiz viena mīļa māsa teica. Viņa teica, šausam lietas nakts lūkšanā. 2 dienas runāt negribās. Skaitās nakts lūkšana. Bet cik ilgi tu lūks, ka gars nepamuda, nedod. Viņa teica, viss klusē, un tad viņi, lai uzturētu to lūkšanu, tad viņi vien pat lūdz, gandrīz visu to naktu. Bet tā ir lūkšana. Nē. Lūdz savā kambarī, pateicies viņam no sirds, jo tas nāk viņa sirdī. Halleluja! Slava Dievam! Un tagad mēs redzam, kas mūs var iepriecināt. Kas ir mūsu iepriecināts? Tikai tas kungs. Ja es teicu, jums šī pasaulē būs bēdas, jums būs ciešanas, bet turiet drošprāt, es esmu pasauli uzvarējis. Un tas, kas ir jūsos, ir lielāks nekā pasaulē, un tā ir jūsu uzvara. Un tagad, kad mēs redzam, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos. Pēdējos laikos mēs dzīvojam. Es gan pa to internetu daudz nebraukāju, bet man daudz zvana un stāsta šausmu lietas. Kas tikai tur nav? Norēja apsaukā cīnās pret evaņģēļu patiesības. Tie, kas ir tādi izpratnē, Dievu priekšā. Tagad viss, kas tikai grib, var ielikt internetā iekšā. Savus domas, savus viedokļus, nav problēmas. Un tas ir tā darba, kas krīteni mēdz mucā, ka viss apņem. Bet Dievs teica, lai mēs būtu gudri un lai mēs vērot šīs laika zīmes, ka mums ir sapratne, lai mēs esam gaidīšanas stāvoklī. Jēzus tad saviem mācekļiem teica, esiet nomodā un gaidiet man dienu. Tu vari pateikt, āmen? Mēs nezinām, vai mēs vakar sagaidīsim. Mēs nezinām, kad tas kungs aicinās. Man daudz jautā, kāpēc tā? Bet Bībelē rakstīts daudz ciešanas taisnajam. Mēs varam jautāt Dievs, kāpēc? Lai Dievs dod atbildi, kad Dieva vīri tiek cietumos likt, kā slimības un bēdas piemeklē. Bet, kad mēs redzam, kas darās pasaulē, ka mēs spētu saprast, tad jāzina tas patiesības vārds. Jābūvē uz tā patiesības vārdu savu ticības ēku. Vārdam jābūt visam pamatam. Mēs tagad redzam, kas darās pasaulē. Lielie spēlējās ar visām kara situācijām. Ar visām lietām spēlējās. Mums nevajag daudz gudrības, lai mēs saprastu.
ja tiem Ukraiņiem iedot visus tos ieročus, iedot kaut tās Tomahawk raķetes, tad būtu cauri. Krievija nevarētu vairs iet. Viņi jau tagad ar droniem tur bombardē viņu, visu tas degvielas uzpildu stacijas, navas bāzes. Bet redziet, spēlējās. Grib kaut ko būt kā diriģenti. Paskatieties, kas notiek Izrēlā. Trumps ir savienojis tās 7 valsts, kas ir piekrituši tam mieru līgumam. Tas nav mieru līgums, tas ir apstiprināts, ka būs mūžīgs miers. Tā viņi nolēmuši, tie pasaules gudrie. Mēs zinām, Bībelē ir rakstīts arī vecajā derībā, tur Iesajas 45. nodaļā, ir rakstīts par Kīru, kas bija pagānu ķēniņš, bet Dievs viņu izredzēja, lai viņš darītu to, kas ir viņa prāts un grib. Mēs kādreiz to nespējam saprast, bet tur ir rakstīts, Kīrs, mans izredzētais vīrs. Es viņam došu varu, viņam pakļausies tie un tie. Un Trumps tagad viņam pakļaujās. Viņš tur uzstājas deklarāciju, viņš tur uzrakst dokumentu ar 20 punktiem, un viss tam piekrīt. Viss nobalso par to. Un nu būs mūžīgs miers. Redziet, vai tā nav zīme, kas ir pēdējo laiku zīme? Vai tā mums neliek domāt par to, cik ir tuvu tā kunga nākšanas diena? Daniels par to runā savā grāmatā, tur 9. nodaļā, 27. pantā, ka viņš nāk šis vīrs un noslēgs miera daudzām valstīm, noslēgs vispār sadraudzību. Ne jaunu līgumu, bet apstiprinās veco. Kad Trumps bija pie varas pirmajā reize, atcerieties, viņš no Izraēla galvaspilsētu pārcēla uz Jerusalēmu. Amen. Viņš to izdarīja. Viņš panāca to, ka galvaspilsēta viss institūcijas tika pārcelt uz Jerusalēmu. Tas bija viņa prāts un grib. Viņš to izdarīja. Un tagad atkal viņš iet pa šo mieru. Izrēlā tagad būs miers, mūžīgs miers. Tā ir pasludināts. Un Arābu valsts tur visi ir piekrituši. Katāra, Emirāti, Turcija, Eiropas Savienība arī daļai, Amerikā līderi uzmetušies, Indonēzija, kas tur vēl ir tās Arābu valsts, Emirāti. Visi ir piekrituši. Vai mēs neredzam, un arī tas līgums, tas apstiprinājums. Liels naudas summas piešķir, lai visu to Gazu atjaunot. Netanjahu paziņoja, Palestīnas valsts nekad nemūžam nebūs. Bet mēs redzam, uz ko iet. Ka tagad viss centrā, pasaules centrā ir Izraels. Nekur citur. Ne Amerika, nekāds Ķīna, nekas nav, ne Krievija. Bet Izraels. Un viņš par to runā. Un tagad būs tas mūžīgais miers. Viņš pats būs pārvaldnieks par visu to pasaules domi. Tie, kas būs ievēlēti no tam valstīm, kontrolēs visu, lai viss tas notiek. Vai tas par kaut ko neliecina? Vai tas kaut ko nerunā? Garīgajā pasaulē. Vai tā Bībele to neatklāja? Vai tā tesaloniķiešiem nav rakstīts? Nē, tesaloniķiešiem. Tur rakstīts, kad viņi teiks, ka ir miers un drošība, tad tikai sāksies. Un tagad pasludina, ir miers un drošība. Visi piekrituši, visi parakstījušies, visi iestājas ir miers. Tagad atjaunos tur viss. Fantastisks summas ir piešķirts, izdalīts. Viss notiks. Ko dara Dieva bērni? Ko dara Dieva bērni? Ko viņi ir aizņemti? Kur ir viņa domas, kur ir viņa darbi? Pēc ko viņi tiecās? Labā ražā, visi veicies, cels augšā liels šķūņš. Noliktavs cels augšā, lai es tos varu salikt iekšā, lai es varu saglabāt.
Ko Jēzus teica? Tu nesaprati, tikai cilvēks. Šī naktī tas kungs tev atprasīs dzīvību. Kā un tā tas paliks? Pēc ko cilvēki dzenās? Man to vajag, to vajag, to vajag. To es iegūšu, tur es labi kārtošu, to es izdarīšu. Tagad šī laikā, ko Noās darīja, cēl šķirst? To, ko Dievs bija runājis. Dievs runā, lai mēs būtu nomodā. Garīgai nomodā, lai tas tevi nepārsteidz. Bet garīgais acis, ka mēs to saprotam, kā ir šie laiki. Un ja es teicu, kā bija Noās dienās, tā būs cilvēku nākšanas dienā. Viss tas atklājās, viss tas parādās. Un Bībelē teikts, ka pirms Antikrists atklāsies, tam, kas kavē un traucē, tam jāto paņemtam projām. Es saku savus domas, kā manā garā ir, ka tiks paņemt prom draudz ar Svēto garu. Un tad tas ļaunums ies vairumā. Jo vairāk nekas netraucē. Tikai Svētais gars un draudz. Ka mēs būtu gatavi tam, ka mēs to saprast, ka mēs domājam par savu iekšējo cilvēku. Ne par to, kas būs rītdien. Nezūdoties rītdien dēļ, katru dienu nāk ar savu zūdīšanos. Parād man vienu, kurš ir pateicis, es tā saplānojis, man rītdien viss ir skaidrs. Nav. Es esmu runājis ar biznesmeņiem, kam viss ir ganā. Tikai sirsnīs viņam trīc un drem. Viņam nav neviens garantijas ne par tiem īpašumiem, ne par visu to. Ja kaut kas nāks gaismā, tad viņiem viss tās jūk un brūk. Viņiem nav nekādas drošības. Bet tev ir klints, svētā klints un patvērums, Jēzus Kristus. Tev ir vārds, uz ko celt un būvēt. Tev ir vārds, kas tev dara brīvu. Un tev ir ticība, kas uzvar pasauli. Bet jābūt gatvērtam gar acīm. Pēc ko tam mēs dzenamies? Pēc labklājības, pēc kaut ko ārējo? Nē. Lai tas viss notiek par svētību tiem, kam vajag palīdzību, kā Pāvils teica Bībelē, lai pieskatītu bāreņus, atrādītu nams, lai tiem palīdzētu, lai tā palīdzība iet tur, kur ir vajadzīga, lai viņi redzētu Dieva darbs, lai viņiem būtu glābšana un pestīšana. Mūsu bīskaps Modris brauc tur uz Pakistānu. Viņi ved palīdzību. Viņi ved naudu viņiem. Tur izpirk jau kāds 5 ģimenes no tā gūst, kur ir pilnīgi verdzības statusā. Bet viņi redz tos lielos un varenos darbus, to mīlestību uz citu tautu, kā Dievs ir runājis un sūtījis. Un ka viņi redz, ko Dievs dara viņu vidū, tad tur daudzi simtiem nāk pie pestīšanas un atzīšanas. Es nezinu, vai YouTube ir, bet ir ielikts iekšā tā dievkalpošana, kas tur ir bijusi. Ka mēs ar atvērtām gar acīm dzīvot. Kas ir viss? Visi jautājumi sēkla rūgtums, sēkla. Ka nav mīlestības. Aptaujās viss. Vot ja būtu mīlestība. Cilvēki runā, ja būtu mīlestība. Nav šīs mīlestības. Bet Dievs ir mīlestība. Viņš savu mīlestību Svēto garu izlai mūsu sirdīs. Šī naktī Dievs tik brīnišķīgi iepriecināja. Es tā kā sapulcēs bijis. Kuram nav problēmas un ciešanas un grūtības? Zvanu un prasa, kāpēc tam mācītēm tā, kāpēc tam kalpotēm tā, kāpēc tur tā. Bet kas tad, kurš ir tas zinātājs? Dievs dara tā, kā viņš grib. Un ja viņš dod kādu atklāsmu, paldies Dievam. Mēs lūdzam, lai svētī, lai pagodinās, lai palīdz katram vienam, kas ir problēmās. Tas ir mūsu darbs. Kurš nerūpēs par savu miesu? Bet tā ir Kristus miesa. Tad jābūt sāpēm tiem, kas ir pasaules lietās kaut kur aizņēmušies, aizrāvušies. Tie, kas meklē atvieglot evaņģēliju. Tur ir miers. Kāpēc? Tur par grēku nerunā. Vīrs teica, tur ir miers. Sieviņa pielēcās man klāt un teica, tur jau par grēku nerunā. Tur neārstē. Vai kur labi būtu Latvijas slimnīca ielaiž iekšā viss slimnieks, bet neārstē. Pavīd diennākt ārā. Tu biji slimnīcā. Kāda jēga?
ja cilvēks netiek brīvs no grēka. Nekas grēcīgs jau neies debesu valstībā. Amen! Nav nekāds jēgas. Un šonāk Dievu gars uzrunāja. Nav. Kur tu ņemsi ieprieci? Meklē prieku savā kungā. Gandrīz no gultas neizliec. Meklē prieku savā kungā. Apkārt ir bēdas ciešanas. Ja es teicu, jums būs bēdas un ciešanas šeit virs zemes. Jums ir, tur ir rakstīts, nevis būs, bet jums ir bēdas un ciešanas. Apostoļu darbu grāmatā tur 14. nodaļā rakstīts, ka taisnajiem caur daudz bēdām jāiet debesu valstībā. Amen! Caur daudz bēdām. Bēdas mūs norūd, bēdas mūs stiprina. Iepriec mūs atjauno mīlestības spēkā. Ko Dāvids teica? Tas ir psalmos, 30 un 7. psalmā. 4. pantā. Meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos, pēc ko tavā sirds ilgojās. Pavēli tam kungam savu ceļu un cerēji uz viņu, gad jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Esi klustā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Nes sašuts, ja kādam laimējās un sekmējās. Nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Nes sašuts, nes dusmīgs un nedusmojies par grēcnieku un ļaunumu. Sludinījam evaņģēliju. Bet meklē savu prieku tani kungā. Kas Pāveli iepriecināja cietumā? Kas viņu iepriecināja tani dziļā bedrē? Vai ne tas kungs? Bībelē rakstīts, ka viņš ir iepriec visās mūsu bēdās. Kā viņa miers, viņa prieks ir pār mūsu saprašanai. Tu to nemaz nevar iedomāties. Tavs pasauli teica, bērniņi uzvārījušies. Dievs iedod prieku. Un tu to nevar saprast. Kā viņš var iedot tādu prieku, ka tavu bērniņi tiek dziedināti. Un tu esi savies viss kārtībā. Un to tikai Dievs var izdarīt. Visās bēdās ciešanās. Viņš teica, viņš ir iepriec. Un viņš iepriecina tevi tavā ticībā. Tavai ticībai jādarbojas. Mans taisnais dzīvos ticībā. Halleluja, ticībā. Viņš šodien un tagad zina tā vajadzību. Un viņam jau ir atbilde. Un viņam jau ir svētība. Jo viņš teica, ka viņš svētīs taisno ceļus un pasargās viņus no visa ļaunā. Viņam jau ir. Bet tevi jāsatver. Un tā ir mūsu prāta cīņa. Kā Bonke teica, te ir Armagedons. Sātans grib, lai mēs to, kas ir redzams, bet Dievs teica, mēs ticam uz to, kas ir cerams. Ticība ir realizācija to, kam ir cerams. Ticība realizē to, ko tu lūdz. Tā ir ticības atbilde. Bet prieku meklēt tani kungā. Nu, tu tikai man var iepriecināt Dievs. Es nezinu citu ceļu. Es ir daudz ciets un pārciets. Bet iepriec ir bijis tas kungs. Tev savādāk. Šorīt ziņa. Cilvēkam buķelis izskrējas priekšā. Un kur viņš meklē palīdzību? Pudelē. Sātans piedāvājas miesai variantu. Jānitim sieviņai Elīnai buķelis izskrēja priekšā. Viņa izsprāga slavu pateicību. Un nekas daudz nenotika tavai mašīnai. Māsa jūt tur stendē. Viss. Viens Rom brālis brauc, nezinu, kas viņam tur galvā. Jeb stūri nav kārtība, jeb šī stūri. Skrien tev īņas mašīnai virsū. Viņa kungs un Dievs palīdz. Iebūk te tikai durvis. Bet viņi teica, vīrs pārbies, tagad tai mašīnai vakars pret to sienu un plācens. Tam džips, kaut kādu vecs grabāžu. Ziniet, viņai palīdzību no tā kunga nāk. Būk, ka tu saņēmis iepriec no Dieva, tu vari iepriecināt cits ar to iepriec, ko tu esi saņēmis.
Andrejs 3 gadus cīnījās, lai beidzot saņemtu ieprieci. 3 gadus cīnījās. Visu to tums dzenēdams un gaņēdams. Un tad atnāca ieprieci. Kāpēc 3 gadus? 3 dienas, lai viņš tur paciešās. Labi, 3 mēneši. Bet 3 gadus vajadzēja. Lai Dievs izdarītu to, ko viņš gribēja pie viņa. Un tam viņam ir iepriec, viņš ir piedzīvojis. Un viņš var stiprināt katru vienu. Tiem, kam ir piedzīvojumi, tas var stiprināt. Ja nav piedzīvojumi, ko tu vari? Tu tikai vari līdzi jūs, tu vari pielūgt Dievu. Bet tu vari iepriecināt, ja tu pats esi iepriec saņēmis. Bet pie to kunga jānāk. Ap bankomātu kārtas skriet apkārt bankomātam un teikt, man tu naudu iekšā ārā nenāks. Te viņi jālieto. Ticība jālieto. Dievs, tu esi man iepriec. Tu esi apsolījis. Tu pateici, ka man viss lietas nāk pa labu. Ja nāk pa labu, kāpēc man ir zūdīšanās? Kāpēc man ir kurnēšana? Un viņš dod iepriec. Un tad tu brīnies. Iepriecē tu vairs nevar zūdīties un kurnēt. Iepriecē tu tikai vari pateikties un slavēt viņu. Redziet, kā tas kungs dara. Viņš nomaina tavu zūdīšanas, tavu problēmu, aiziet projām un viņš atrisinās. Viņš dos risinājumu, viņš dos rezultātu. Ja tev būs rezultāts no to kungu, tu slavēsi viņu. Ja tu pats būsi izsīties cauri, tu zini, cik es nomocījos, cik es sviedriņas līju, cik man bija grūti, tas mait bija tāds klāt, tas bija tāds. Ja Dievs tev izvedīs cauri visam tam maitam un tas gadīs klāt, tev būs slavu pateicība. Tu dos Dievam godu un slavu. Un tev būs iepriec. Dievs ir devis katram ikvienam talantu. Atcerieties līdzību 25. nodaļā Mateja evaņģēlijā. Kad tas kungs aizgāja un izdalīja talants. Kā viņš gribēja? Kā gribēja? Es zinu, ka bija bērniņi gāja, gatavojās tur. Es biju ogri kādreiz, viņi gatavojās iet pārgājienā. Visi bērniņi, viņam daudz bērniņi bija. Visi grib iet pārgājienā. Tur būs teltis, tur būs kaut kāda plīts, ko var līdzņemt ar tabletēm kaut kādam. Tas būs tās. Visi grib kaut ko nest un kaut ko stiept un darīt. Visi grib ņemt līdzi, lai tikt uz mežu. Ko tā vecāk? Tas ir tik jau, tu vari to telti stiept. Tu esi mazāks, tu vari to. Tēvs un māte izdala tā, lai viņi visi ir līdzvērtīgi, lai viņi var panest, lai viņiem ir līdzīgi. Un Dievs arī katram ir Dievs novērtējis, ko mēs varam, bet katram bija dots. Un tad, kad viņš nāca pārbaudīt, kā tad tur bija? Viņš redz, tu man iedevi 5. Ko es piepelnījos. Un ko tas kungs teica? Svētīgs tu uzticīgais kalps. Ieej sava kunga priekā. Tas atnāca 3 un piepelnījies. Viņš teica, ieej savu kungu priekā. Tas, kas vien dabūjis, ierāda zemē, ieņem. Cauri, atņemiet viņam to, kas ir. Metiet viņu, galiet tumsā. Redziet, kā priekā var iet, kā tu dari Dievu prātu un Dievu gribu. Ko ja es teicu mācekļiem pie akas? Man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat. Darīt Dievu prātu. Iepriec, darīt Dievu prātu. Tu ies viņu priekā. Ja tu nedari, tu neies viņu priekā. Ja tu glabās zemē, ko viņš teiks? Kaut ko labāk izdomās. Redzies, ierāk zemē, es neko nedarīju. Redziet, kur ir prieks tanī kungā. Tā kā tu dari viņu prātu un viņa gribu, ka tev ir prieks darīt tā kunga prātu un gribu. Ka tu ar prieku dari visu, ka tam kungam. Un tad ir šī iepriec. Kad Dievs tev atklāja vārdu. Nē, tur ir rakstīts priekš man vārds. Cik reizes jums es teicu, ka viss tur gaudoja un cīnījās par tiem saviem bērniem. Tēvs bija savā kambarī izcīnījis to cīņu. Viņš bija saņēmis, kad viņa bērni būs glābti.
Un viņš varēja pateikties un slavēt. Ir lietas, kuras jācīnās savā kambarī. Ir lietas, kas jāuztic tikai Dievam un viņam. Amen. Un nāk iepriec. Viņš varēja priecāties, viņš būs izglābt. Amen. Man arī Dievs pateica, man bērni, viņi jau ir praktiski pestīšana mantojuši, bet iet savos ceļos. Viņi būs izglābti, bet kaut kā negribas priecāties. Gribas viņus te redzēt, gribas viņus dievnamos redzēt. Amen. Bet jāpateicas viņam. Jā, man tas sāp, bet jāpateicas viņam. Man sāp tiem, kas kaut ko meklē tuksnesī, kas iet malu ceļos. Sāp, jo viņi mūs mies, Kristus mies un locekļi. Un tam mums ir jālūdz par viņiem un jācīnās tā labā ticības cīņa. Jārunā uz viņiem, jo tagad ir pēdējā laika. Tu padomā, kā Noasam bija dzīvot, ka viņš cēl to šķirsti. Kā viņam bija? 100 gadus. Neroja, runāja, aprunāja, smējās. Kā viņi izdzīvoja, ko? Kā viņi bija savienojuši ticībā uz Dievvārdu pamatiem. Un tas kungs viņus neatstāja. Izved visam cauri. Ja tev ir prieka pilnīgi tani kungā, prieks ir pāri visam, jo tas ir svētgars spēks. Tas nav mūsu prieks. Tas nav mūsu prieks, bet tas ir svētgara prieks. Pāvils teica Filipiešiem, tas kungs teica Filipiešiem, priecējies iekš to kunga vienmēr. Iekš to kungu, ka viņš iepriecina. Viņš kādreiz arī liek noskumt. Ir brīži, ka liek noskumt. Kā viņš teica, ka jūs sanākat kopā? Ja kam ir skumīgs prāts, ko viņš teica, lai priecājās? Lai lūdz Dievu. Un kam ir priecīgs prāts, lai dzied slavas dziesmas. Redziet, 2, mīnus ar plus. Vienam ir bēdīgs prāts, un tam jālūdz Dievs. Un kā tad nu ir Dievu draudzē? Viena grib priecāties, slavēt, citi grib lūgt. Tāpēc ir tā gara atklāsme, tas svētgara vadība, ka viņš mācīs un vadīs. Viņš iedos kādu tādu dziesmu, viņš zina, kas ir vajadzīgs. Bet ja mums jau ir programmā, es jau esmu izplānojis, man jau tas ir, kā viņš iejauksies? Ko viņš var darīt tur, ja tur jau ir cilvēciskais variants? Man ir viss skaidrs. Nekā savādāk nebūs. Kad es biju maziņš un man vēd uz Baptistu baznīcu, ziniet, es viņu skrāpu. Aizgāju pavērt durvis, palasīju, viņam uz stāvi uzlikt dziesmas. Kāds tur bija? Un kas tā 3 dziesmu numurs, es neatcerēšos. Man bija galva, oj. Noskatos, viss skaidrs. To dziedās tā, tad mācītājs čāpās augšā uz to kanceli. Viss skaidrs. Aiziet mājās, tants priekšā, māc priekšā. Kur tavs razgals bija? Baznīcā. Kurš redzēja? Neviens. Es teicu, es nav vainīgs. Jūs tās dziesmas dziedāja. Jā, dziesmas tādas bija pareizi. Viņš nevarēja apķerties nemaz tādas lietas. Un es viņus varēju krāpt. Tāpēc, ka viņam tur ir šablons. Bet ja Dieva gars darbojas, tad viss notiek. Cik tas ir brīnišķīgi, lai Dieva gars darbojas. Paldies, ka tu devi vakar, aizvakar, bet paldies. Dievs uzzināja par to, ko darās tur Trumps un viss tās valsts. Bet tās deg sirdīs, tas Dievs, tur vajadzētu papētīt, paskatīties, kur kas kā ir. Pēc nedēļa, pēc 2 nedēļu, jāsameklē, tur viss tāds pamatojums. Dievs nedod mieru. Un man tāda noskumšana, Dievs, kā? Un tad viņš teica, tu meklē iepriec savā kungā. Meklē iepriec, un viņš iepriecinās tev. Vai tad bērniņš neiepriecina, mazbērniņš neiepriecina? Tā taču ir. Prieka pilnība Dievu priekšā. Bet pateicību un slavu nes viņam. Viņš tev izglāba. Viņš ir cienīgs. Bet tam jābūt sirdī. Tam jābūt. Te ierakstītam iekšā ar Dieva garu. Tur rakstīts, ka viņš pēdējā laikā runās un rakstīs mūsu sirdīs. Uz sirdžu plāksnēm.
Sātans arī rakstīs te un te. Bet Dievs liek mūsu sirsniņās. Un kad tu iekš to kungu var priecāties. Ka viņš manā ticībā iepriecinās Dievs. Nastu noņem, ceļu dar gaišu. Tu nepārbaudīsi man pārmēram. Un viņš iepriecina. Un viņš piepild savu vārdu. Bet tā ir taisnā dzīvošana ticībā. Tev jātic tam, kas ir rakstīts. Bez ticības Dievam izpatikt nevar. Au! Bez locīšanās apkārt sievai arī nevar izpatikt. Pareizi. Sieva negrib izpatikt vīram, sasāl labu zupiņu, lai tas vīrs ēd un stāv klusu. Ja viņi gribēs izpatikt, tad viņi labu uztaisīs. Vīrs tāpat. Tā ir jau nav. Ar Dievu priekšā, lai viņam izpatiktu. Meklēt, kas viņam ir tīkams, patīkams, lai viņam izpatikt. Oi, Dievs, tev patīk, ka es atnāku un stāvu, kam iet. Lai viņi tur dzīvo, lai viņi tur dzied. Jā, man tu esi atpestījis, bet. Kur ir pestīšanas prieks? Kur ir pestīšanas prieks? Es esmu stāvējis pie daudz ticīgo nāves gultām. Un kas ir vēlējušies priecāties ar šo kungu un pateikties par savu dzīvi. Es biju jauns dievbērns, es domāju, šausmu lietas. Viņam ir vakars uz ezeru, viņš vēl grib priecāties par to, ka viņš ir dzīvojis tam kungam. Es pat vārdos zinu tos brāļus nosaukt, un daudz zināt, viņi ir ticības pamats un celmlauži bijuši. Un viņi grib priecāties. Es pie savu tēvu aizbraucu. Vai, slava Dievam, ka tu atbrauc tagad. Mīļais dēliņ, mēs varēsim papriecāties, pateikties Dievam. Slavēt Dievu. Nu? Pēc 10 minūtēm viņš aiziet mūžībā, bet viņam ir slava un pateicība sirdī. Nu, no kurien tā ir? Kā cilvēks ir tādās problēmās, grūtībās, mies bļauj citu. Āmen. Bet, kad Dieva vārds piepildās, tā mies nomierinās. Nu, ko man tas viss sāp, kungs? Man tas ir pārmēram. Viņš paņem parādu. Viņš tev iepriecina tavās bēdās. Un tad tu var brīnīties. Zāles nelīdzēja, tas nelīdzēja. Ar Dievu prieks, miers ienāk sirdī. Un viss gatavs. Redziet, bet tu rakstīts meklē. Tātad tev jānāk ar atziņu. Dievs, tu vari man iepriecināt. Tu redz, ka man nasti pa smagu. To tevi jāpateic. Tevi jāpateic, kā tu jūties. Nu, ir tā nasti pa smagu. Jūs domājat, ka es necīnos? Es arī cīnos ar daudz lietām. Un es teicu, debes tēvs, tu redz, ka izsī cīņu un tikai tu vari dot uzvaru. Un tikai tu vari iepriecināt tev un uzvarā. Ka tu to apzinies, ka tu pats pēc savu mies pret mies nekaro, bet gar spēkā to mies var uzvarēt. Un tāpēc tu iepriec tanī kungā. Ko tu saki par šo lietu, mans Dievs? Viņam ir vārds, viņam ir atklāsme šīm vārdām priekš tev. Uztic pilnībā viņam. Ziniet, dzimšanas diena tuvojās un viņi man šogad teica, tu mums nemaz tās gailēns neesi veids. Es parasti braucu uz tirgi, nopēr gailēns un aizved viņiem. Šogad nav veids. Un man prasa un zvana, un ko tu kā es teicu, nemaz neceriet. Vien burciņi vēl gailēns no pagājušā gada. Viņi smējās, tu ko, varēja izties kārdinājumam. Nē, man tā problēma, tur viņi cept un apstrādāt. Ne, viņi jau ir gatavi, tik jāsildi. Un viņi ir saglabājusies. Kā tu saglabā iepriec tanī kungā? Ar slavu pateicību, ka viņš tev aizvakar tad palīdzēja. Ka viņš tevi svētīs līdz šai dienai. Tev vajag iepriec šodien, bet viņi nav. Bet tu man esi uzturējis līdz šai dienai. Ka tev ir pateicības pamats tam, ka viņš tev vēl iepriecinās no jauna. Pāvils raksta bēdas, ciešanas, bādas, visādas lietas. Un tā viņš teica, un iepriecināja Timoteja atnākšanu atkal. Iepriecināja, ka viņš dziedināja Trofīmu, lai bēdas nebūtu uz bēdām. Iepriecināja tāpēc, ka brālis ir dziedināts.
Vai mēs priecājamies, ka Dievs dara brīnums un zīmes? Ka viņš dziedina, ka viņš tevi uztur? Vai ir prieks par to, ka tev ir brālis un māsa blakus? Un ka tas ir Dieva brīnums, ka viņš darbojas spēkā. Un jālūdz par tiem, kam tie brīnumi vēl nenotiek. Prieks tanī kungā. Tas ir pāri visam. Pēters teica, mīļais Pēters, viņš daudz ko ir teicis, pareizi. Pirmajā vēstulē. Redziet. Tas pirmā nodaļa, Pētera vēstulē. Ko Dievs, Tēvs, iepriekšējā lēmuma izredzējis, garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi. Žēlastība un miers. Tu esi kādreiz, tu zini definīciju žēlastību, bet kad tu piedzīvo šo žēlastību, kad tev ir reāls piedzīvojums, kad žēlastība ienāk tevi, ieplūst tevi, Timotej kļūsti stipru žēlastībā. Tas ir kā dziedinošs svaidījums, kad Dievišķā žēlastība par tevi nonāk. Reālā veidā. Tā kā, ziniet, atsvaidzinātais ir bodekolons. Iekšā ir, bet vajag nospiest. Un tāpat tā žēlastība, ka reāli tev atklājās. Dievs grib, lai tā ir visa realitāte. Lai tas tikai nav rakstītais vārds, bet lai tas piepildās tavā un manā dzīvē. Tu vari pateikt āmēn, lai tas piepildītos. Tur ir rakstīts, kā Dieva gars šorīt runāja, kā Jēkabs teica, es tev neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Es gribu to piedzīvot, parād man to, ieved man tanī. Un viņš to darīs. Amen. Slavēts lai Dievs. Tēvs, kas savā lielā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis, dzīvai cerība ar Jēzus Kristus augšām celsies no miroņiem. Dzīva cerība. Dieva gars darbojas tevī. Dzīva cerība. Ziniet, es daudz reizes domāju par to, ka cilvēkam sirsnī pašam apstājās. Es esmu bijis tādā klātnībā, un viņam sirds liek pukstēt ar aparātu. Tā stimulē. Operācijās pat sirds savu noslēdz nost un mākslīgā sirds. Un es domāju, kā viņi jūtās? Kā tā tur ir ar to cilvēku? Viņš mirkšķina acis un viss dara, bet sirds viņam ir noslēgta nost. Kā ir, ja mums nav šī sirds ticība, kā tas realizējās? Es kādreiz domāju, kā tā mīlestība atnāk? Un kā viņa nāk? Tu man var pateikt, paskolo man. Viņa atnāk, un tu. Kā pasaultais rozā brilles, un viņa atnākus. Kādā veidā? Kā tur ir tā sakarība, kurš spēj izsekot līdzi? Dievs teica konkrēti un skaidri, lūdziet un saņemiet. Viņš mums nekad neatklās viss dziļums. Lai jūs izprastu Kristus dziļumu, mīlestības augšumu, plašums un dziļums. Kristus mīlestības spēku mēri. Cik tas ir brīnišķīgi. Mīlestība vienmēr nomierina. Noglāt galvu viņu tur. Uzskrien uz stūri virsmu, viņam puns ārā. Mamma paglaud galvu, viņa aizskrien tālāk. Aizskrien. Samīļoja un aizskrien. Brēts pieskrien klāt, samīļo atkal aizskrien projām. Tāpat debes Tēvs ar mums. Dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam, nevilstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Kad Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā, pestīšanai, kas ir sagatavot, lai atklātos pēdējā laikā. Tu dzirdēji, ticībā saglabāti. Ticībā taisnais dzīvos. Un tad ir to kunga gars. Ved mūs Kristus līdzībā un pārveido tā kunga gars. Un kas pie viņa turās, Dieva gars darbojas un strādā. Kā tu turies pie šī vārda, savādāk turēšanās nav. Dieva gars ir mūsos. Bet, kad mēs turamies pie to vārdu,
tad tas viss notiek. Tad tas viss piepildās. Āmen! Ko Jēzus teica? Jūs manā vārdā vēl neko nesat lūguši, bet lūdziet manā vārdā, lai jūs saņemt un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Jēzus rūpēs par to, lai mūsu prieks būtu pilnīgs, ka mēs viņu vārdā lūdzam debes Tēvu. Mēs nevaram pie taisno tikt pie viņa. Pie Lemberga arī nevar jāpierakstās. Un Jēzus Kristus vārdā mēs varam nākt. Kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Un Jēzus Kristus vārdā. Lai mūsu prieks būtu pilnīgs, ka tu saņem, ka tu cīnies to labo ticības cīņu. Nevis 1 minūti palūdz no rīta un vakarā, bet ka tu cīnies to labo cīņu. Tev ir kādreiz tā dušīgi zobi sāpējis. Tu vari pa kaut ko citu domāt. Nevar. Bērniņi ceļās nost. Un tu tik domā, kā ātrāk tikt pie zobu daktera. Tad tev vairs nav ne bail, ne no ko, ka tikt vaļā no tām sāpēm. Un tāpat, ka tev vajag atbildi no Dieva. Ka tev tas deg sirdī, tev vajag šo atbildi. Tev vajag šo stiprinājumu, ka tu lūdz. Es nezinu to lietu, kungs, bet tu atklāji. Dari man to zinām. Es negribu, ka man kaut kādi tur mācību veidi, kurš kā saprot, un es savus domas, tas savus domas. Nē, kungs, kāds ir tavs prāts? Kādi ir tavi atklāsmi? Jo runāt, ka kāds tā ir domājis, tas ir viens, bet ka tu esi saņēmis. Man kādreiz māšela teica, vai dienās tie tev der? Viņi tur vaņģoja mani draudzenes. Viņi vērtēja, kas man derēs, kas man nederēs. Ka neiznāca, viņi teica, vai tev neko nevar izdabāt. Nē, Dievam jāizdabā, ka tu meklē viņu prātu un gribi. Ka tu to zini. Šodien tu esi viņa prātā, viņa gribā. Amen. Tu esi Dieva namā. Viņš ir teicis, lai tu būtu lūkšanas namā. Lai tu viņu pielūgtu, lai tu nāktu ar slavu un pateicību. Tā ir uzrunāts. Tātad, kam jāuzvar savu miesu? Mums, jā. Kā gars Dieva gars darbojas mūsos, tā viss notiek. Man teica, tu liec mierā man, veceni. Kām Dievam esi vajadzīgs? Dievs dziedināja. Viņš teica, es jau varu pieceltos tās rokas celt, bet man visi tie locekļi ir izlimināti. Svešs vārds, bet viņi to visu mūžu lietoja. Un tā kā Dievs viņus dziedināja, viņi bija kājās gaisā un rokas pa gaisu. Dievs bija dziedinājis, viņai vairs nevarēja teikt, man ir viss izlimināts, es rokas nevaru pacelt. Viņi pacēla savus rokas un slavēja Dievu. Tāpat arī mums neslāpē sevi Dieva mīlestības garu. Neslāpē, ja viņš tevi iepriecina, nu priecājies. Izrād savu prieku. Halelujā! Pasmaidi savam brālim un māsai, ka tu esi priecīgs, ka viņš ir šeit, ka tu viņu var redzēt, ka var paskubināt cīņā par citiem, kas nav. Kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticība pestīšanai. Halleluja! Tagad par to jūs līksmojaties. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdinādami dažādos pārbaudījumos. Mēs par to priecājamies, ka mēs esam atpestīti. Tagad jūs priecājaties par to. Tu dzirdi, tu rakstīsi, tagad jūs priecājaties. Dievs kļūdās, ka tagad jūs priecājaties. Man kādreiz mazbērns nākās pievilkt. Viņi priecājās, pieraduši Ops kaut ko atstiept. Ops kādreiz aiziet, neko neatnesdams. Un tā viņi tādi bišķītiņi pievilkt, vai ne? Bet Dievs teica, priecājieties. Priecājieties ar kungu. Vienmēr es jums saku, Pāvils teica Filipiešiem, man to nav par grūti, priecājieties. Vēlreiz es jums saku, priecājieties. Sātanam nepatīk, ka ir prieks. Amen. Viņam nepatīk. Bet tam jābūt tevī. Tam nav jābūt mākslīgam. Tad mēs esam liekuļi. Tad mēs apbēdinām Dievu garu. Tad man jātiek ar sev galā. Tad es esmu tādā kategorijā. Man ir skumīgs prāts, man ir jālūdz Dievs. Kad man sieviņa aizgāja mūžībā, Dievs, kā es varu aiziet? Es esmu nospiests.
Viņš dzen kaut kā iekšēji, dzen. Un atnāk. Un tad viss tiek aizmirsts. Visi prom. Nekas vairs nav. Neviena tā doma nav, nekas vairs nav. Viss Dievs piepilda savu prieku. Viņš ir varens Dievs. Halleluja! Pāvils, es domāju, ar acīm redzēja, kur viņš sēd, tad ir bedrē. Un vēsture raksta, ka tur bija smirdoņi un kukaiņi un visādi rāpuļi, kas tik nebija. Bet Dievs bija ar viņu. Viņš varēja uzrakstīt no cietuma. Es esmu cietumā saistīts, bet Dievvārds nav saistīts. Dievs spēks nav saistīts, viņš visur iet cauri. Tagad jūs priecājaties par to, ka es esmu atpestīts. Brāl un mās. Halleluja! Ka viņš nāk, kas tā būtu? Ka viņš parādīties mums šeit redzamā veidā un teikt, bērniņi, nāksim mājās. Tu vēl tāds sēdēt? Kā aiziet mazajam pakaļ uz bērndārs, kas ir? Ieraug durvīs. Man bija jāiziet pakaļ kādreiz, mazbērniņiem. Es laikam pirmo reizi aizgāju. Es domāju, kā būs? Viss. Viņi uzreiz skatās, pazīst. Paskatās, tas ir savējais un skrien klāt. Tāpat pie Dieva nāc ar prieku un pateicību. Parād to prieku, ka tu tagad priecājies. Tu dzirdi? Lai jūs pārbaudītu ticību, būtu daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas tiek ugunī tiek pārbaudīti, izrādoties teicam, slavējam un godājam, ka tas kungs parādīsies. Pārbaudīt tā ticību. Man viens brālis teica, kad Dievs pārbaudīt to ticību un pēc tam uzlikt zīmogu tā kā augstvērtīgākam zeltam un beigt tas pārbaudas. Viņš teica, zini, kā esi nobaudīts un pārbaudīts. Un viņam liekas pēc savējo, ka viņš jau tik pārbaudīts, ka viņam jau var uzlikt augstāko probu. Dievs tā nedara. Viņš zina, kā mūsu ticību pilnveidot. Āmen. Viņš zina. Un kurš var pateikt, Dievs pietiek man pārbaudīt? Tā kā tas teica, ka viņš uzlikt zīmi un augstāko probu un likt man mierā. Nē, kamēr mēs esam virs zemes, mums būs cīņa. Kamēr mēs dzīvojam miesā, būs cīņa. Es brīnos, kā viņi var zvanīt un zvanīt un zvanīt. Es te patīnu apakaļ, mamma mia. Visu laiku zvanu vienu un tie pašu numuru, un visu laiku es viņam sūtu atpakaļ, lai sūtu izziņas. Dēls teica, viņam jau elektronika tur strādā. Nedomā, ka tur cilvēcīši sēd un zvanās. Tur ir aparāti, redzēja, tur Eiropā noķēri. Latvieši baleliņi arī darbojas ar krāpšanām schēmām. Tur viss dara. Mākslīgais intelekts. Palīgs cilvēku bērniem. Tas zvanās un ņemās un darās. Un es domāju, man nav apnicis visu laiku viņus sūt atpakaļ. Dabiski, ka neviena atbildi neatnāk. Bet viņi neliek mieru. Viņš taču var paskatīties, mēs tam vīram, tam numuram ir tik daudz, nav nekāda jēga tur. Sūt tik un tā. Sātans tāpat. Viņš arī tev neliek mieru, jeb liek. Ja tu esi dzīvs, viņš tev mieru neliks. Kādreiz viens grievu brālis atnāk, teica, pamaļīši tam satanāts stāvot minā. Mēs teicām, nekā nevar, mēs tik var lūgt, lai tev Dievs dod spēku, ka to var uzvarēt. Nē, man vajag, lai viņš man liek mierā. Mēs teicām, brāli, mēs nevar lūgt, lai tu nomirst, ka tu būs beigts, tad viņš tev liks mierā. Un tā viņam liekas atvērās saprašanu, un viņš saprat. Nē, Jēzum viņš atstājās līdz zināmam laikam. Ja viss to uzrakstīt, ko Jēzus ir darījis, ko rakstīts, viss pasaules grāmatas to nevarētu uzņemt. Kur viņš gāja, tur bija brīnumi un zīmes. Tur viss notika. Un Dievs grib, lai mēs arī, kur ejam, ir brīnums un zīmes. Pēc Dievgara vadības un Dievgara spēka. Kā var izdarīt, kā var padarīt visu tās lietas. Viņš palīdzēs mums darbā. Un klausies, viņu jūs mīlat, mēs mīlam viņu. Lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, bet priecājāties neizsakamā un apskaidrotā priekā. Neizsakamā priekā. Tu esi piedzīvojis. Prieku pilns, bet izteikt nevar. Ka jāplūst viņu priekšā.
Vienkārši tu kūs, kas ies pikus pannus. Neizsakāms prieks tev piepildu, viņš teica, un tagad jūs tā priecājāties. Nevajag piedauzīties, ko viņš tu priecājās. Jā, Dievs tā grib. Dievs to dara. Viņš iepriecina brāli un māsu viņa ticībā. Ja tu tici, es zinu, kad es aizbraucu pie saviem bērniem, viņi man iepriecinās. Viņi noteikti iepriecinās. Visādos veidos viņiem ir ceļa, ko viņi var iepriecināt. Viņiem ir ko palielīties. Viņi mācās uz teicamu, ar atzinībām, viņi sportu ar atzinībām, grozam garām nevēt, visi tur sportisti ir. Viņi iepriecinās. Mazdēls iepriecinās, viņš teica, redz, opēc ar tie tavās pēdās apskaties. Tur Facebook ielic iekšā, viņam musiši tur ir, kā cālim krāps. Bet viņam ir ko iepriecināt, viņš teica, es trenējos, es ņemos. Tie tur staigā un dara muļķības un darās un diegbiks, bet es trenējos. Viņi iepriecina. Debes Tēvs mūs iepriecina visās bēdās. Bet, kad tu nāk ar patiesību, kad tu dalies ar to, mans Dievs, ir pagrūti man iepriecina, mans Dievs. Un tie ir svētīgi brīži, par to nevajag kaunēties, ka tev ir tas skums un bēdz. Tā ir dzīve, mēs tādā dzīvojam. Pāvils to apraksta. Cietuma bēdās, pārbaudījumos, bādā, gavēni visādas lietās. Sitienos un cietuma visur. Viņš to atklāja. Bet tu arī atklāji, ir bēdas, iepriecina kungs. Ir sevišķi, ka tu piedzīvos to, kad aiziet projām viss tās bēdas. Ka tas ir Dieva brīnums, ka viņš iepriecina tādās bēdās, un tās bēdas pazaudē savu spēku tevī. Jo to, kas ir bijis, tu neizmainīs. Daudz Dieva bērni ir apkrāmēti ar to, kas viņam ir apkārt. Man tie ticības brāļi kaitināja, ka tēvs varēja pateikties tikai. Viņam tas nepatīk. Ko tu tur slavē, ko tu pateicies, apskaties, ko viņi dara. Lai viņi dara, man ir apsolījums. Tāpat tu saņem apsolījumu. Ej pie viņa tāds, kāds tu esi. Neesi labāks, kāds tu esi. Amen. Kādreiz grūti pateikt, tu gribi būt labāks, bet tomēr tu tāds nav. Bet pateic, kāds tu esi. Nāc atklāts pie viņa, jo viņš zina, ko man vajag. Viņš zina, pirms es lūdzu, ko man vajag. Viņš zina, kur Goliātu man vajag uzvarēt. Amen, amen. Tāds ir tas kungs. Bet priecāties ar to iepriec, ko Dievs devis. Ka viņš iepriecina. Apskaidrota, neizsakama priekā, domā, kas tad viņi tur darās? Lai gars darbojas. Neapbēdina Dievu svēto garu. Amen. Ļauj viņam darboties tevī. Tu vari savus pēdus izslēgt, ka viņš nekūt. Ko? Zobs sakots varbūt var, vai ne? Bet neapslāpē Dievu garu. Ja viņš tev grib iepriecināt, priecājies. Ja viņš tev liek pasmaidīt brālim un māsā, pasmaidi. Amen. Tu nezini, ko Dievs dara caur visu to. Tas ir tā ļoti vienkārši, ka tu paklausi Dievu garam. Es jums teicu, tur māsa viena dusmīgi, es vairs nenākšu. Māsais roku neiedeva. Tie man zvan paklausies, redzam, māsas problēmas. Kāpēc tu viņai roku neiedevi? Domā, ko tu gribi domāt, neizdomās, kur kājas viņai roku nav iedevis. Un aizmirsos. Pēc tam aizbrauc, un galvenais, kad nezināju to vārdu, kurai es to roku nav iedevis. Dieva gars teica, ej, nosvētī viņu. Piegāja klāt, nosvētī, raud, priecājās. Izrādās, ka tā ir tā māsa. Nē, viņš ir mīlestības pilns. Tas tikai tā ir trāpies, uztaisīt ticībā un visiem lieciņu, jūs te beidziet runāt par mācītāju. Redziet, kāds ir Dievs. Vienkārši svētība. Lūdzu, kāds svētība aiznest. Lūdzu, nākošo svētdienu atkal būs sadraudzības mielas. Būs ražas svētka. Cerams, ka kristieši visi dūšīgi novākuši ražu. Būs svētka. Un tu jau droši vien, kas nes kaut ko ir piešaušies, kas visvairāk patīk. Man atstā novēro, tie saldumi krītās dūšīgi. Mājās tā nepērk, bet saldumi krītās.
Kādam citam vajag atkal dezes gabaliņu visādi. Tāpat pie Dieva nāca. Ko var iepriecināt, brāl un māsu? Ja tu būs lūdzu cīnījies, tu varēsi iepriecināt. Tev būs ko pateikt brālim un māsai. Amen! Uztaisīšana viens otram. Un tad nebrīnies, ka Dievs tev svētīs un iepriecinās. Tas ir brīnišķīgi. Bet tas prieks ir tanī kungā. Un tas ir paliekošs prieks. Viņš teica, ka viņš to nekad neatņems mums. Bet ieej pilnībā tanī apsolījumā. Priecājies par to apsolījumu. Ziniet, kā tur pārbaudīt tos tanī kāzas dienā. Tas ir šausmīgi. Uzdāvina tādu kastu, kā to pus klavieres. Priecīgi, vakuri dāvana, viss tur kaut ko atstiepuši. Šie tādu kasti. Tā es vaļā, kastiekšu. Es vairs neatceros, cik tas kasts bija. Un beigās, un nezinu, jau no dusmām taisīja vaļā, nevar taču būt, ka čiks būs. Un pašās beigās mās kastīt, un tur gredzens ar rubīnu. Aiziet visas dusmas prom. Sajūg, kas skaitīšana, un dusmas, un darbs padarītājs ir rubīns. Pie to kungi. Nāc un tīri to ceļu. Atziņa nav. Kungs, kas tur ir? Nav atziņa, nav. Kas Bībelim plāna vai šitie? Tā arī es nesaprotu. Nedar tā. Tas, kas ir tavā sirdī, tas, kas ir tavā garā, tu taču tā dari. Amen! Cilvēks ir tāds, ka viņš meklē to, kas ir vajadzīgs. Viņš to meklē. Un tad tu atrod, lai tu nesaproti, bet tu esi meklējis, tev ir tas garā bijis. Lūdzu, atklāsim no Dieva. Lūdzu, lai tas skolotājs svētais gars tev to atklāja. Es kādreiz bija rakstvieta, kur es negribēju nekā piekrist. Un Dievs man deva atklāsmi. Es iegāju brāļu vidū. Mani atklāsmi. Es teicu, jūs ziniet. Viņi skatās acis izvalbījuši, kas nu būs. Es biju priecīgs, bērniņš bija dabūjis maz bērniņš zināt, garīgais bērniņš. Viņi visi to zināja. Un viņi priecājās, ka Dievs man ir devis atklāsmi. Pirmu atklāsmi iedot. Un viņi priecājās. Pēc tam, kad es sapratu, ka es biju maziņš bērniņš un priecājos par vienu ziedu burbulīti. Viņi visi to zināja. Bet viņi bija līgsmi par to, ka man tas ir iedots. Ka mēs spējam priecāties par brāļiem un māsām, kas ir satvērs kādu atziņu. Ka viņš ir saprats tās lietas. Vai nepriecājas, ka bērni sāk runāt pirmās zilbes? Kaut ko runā. Un tev māceļā stāv, ko viņš grib pateikt. Tik duši pucē vaļā. Viens man tur puisīts stāstīja. Un es tikai, atbrauc tēvs, kā tev gāja? Es teicu, viņš man runāja visu laiku, bet ko es nezinu. Vai viņš nosēd viņos klēvi, ko tu onkulim stāstīja. Un viņš atkal to liek vaļā, un viņš man pārtulko, ko viņš gribēs pateikt. Viņš jau saprata tavu dēlu. Man tikai bija, jā, ej, tā var būt. Un tas mazais tik pucē vaļā. Redziet kā, Dievs runās ar mums kā ar bērniem. Tu dzirdi? Viņš runās. Es pat domāju, kā ausi pareizi jānoliek. Kā es prasīju, kā jānoliek tavs. Es lūdzu, Dievs, kā to lokātoru jānoliek, lai dzirdētu. Jā, bet es tik ļoti gribēju dzirdēt, ka man nebija nekāda saprašana. Es gribēju dzirdēt. Es gribēju saprast, kā tas ir. Jā, tas bija ļoti smieklīgi. Bet es biju vienā ziņā gudrs. Es palaidu ūdeņus vannā, lai viens nedzird, ko es tur lūdzu. To es sapratu, ka tas nebūtu īsti ritīgi. Bet Dievs ir teicis un runājis. Amen. Mums ir jākāro visu laiku dzirdēt. Visu laiku, lai viņa mīlestības pieskārieni ir ar mums. Tu dzirdi? Viņš ir nomodā par tevi un mani. Dzīvojiet mīlestībā.
Mīļais Jānis, kas dusē uz Jēzus Kristus krūtīm, ko viņš teica? Lielākā prieka man nav, ka bērniņi dzīvo mīlestībā. Jānim nebija lielāka prieka, ka dzīvo mīlestībā. Kas debes tēvam? Ka dzīvo mīlestībā. Amen. Es kādreiz, kad kaut kur braucu projām, tad es sasolīju, ja jūs neplēsieties, necīvēsieties, būšu sadraudzība mīlestība, tad tēvs jums iedos kaut ko. Un tā viņi centās tikai tāpēc, ka viņi dabūs. Paugās lieli, viņi tad, tu domā, ka man briesmīgi gribējās no viņiem tā, bet no tev, lai dabūtu citādāk, jau nevar. Jā, viņi man pateica, es kādreiz domāju, es jau nezinu, ko tā mamma tur viņiem baroja pa dienu un tam līdzīgi. Paliek viens. Es domāju, jāiepriecina tos bērns, uzstājas kartubeļu biesputru. Tā taču ir baiga ķēpa, vai ne? Uzstājas to kartubeļu biesputru. Jāmazgā, jāmizo, jāizvāri, jāstampē. Vienreiz viņi vaļsirdīgi atzinās. Viņi teica, mamma nav mājās, mums būs atkal kartubeļu biesputru. Es nabaks domāju, ka es viņam izpatīju, kad viņam būtu kāda pārmaiņa, ka viņam būtu kāds labums. Izrādās, viņam bija līdz šai vietai man kartupeļu biesputri. Viņi jau nospriež un neteica man neko, bet tagad viņi lieli atzinās. Domā, ka mums patīk tavu biesputri. Mēs pateicu, atkal būs biesputri jāēd. Bet Dievs zina, ko mums vajag. Amen, viņš nekļūdās. Un kādreiz tas, ko Dievs dara mums nepatīk. Amen. Bet pieņemt, ka tas man nāks pa labi. Viņš dara visu, lai mūs izglābtu un ievest debes godībā. Un tie visi mīlestības darbi. Visi mīlestības darbi. Ziniet, interesanti. Mazie sitās un zilums dabūja un skarbargs rāv iekšā. Un vienmēr bija interesanti, ka viņi uzticēja man tas skabargs vilkt ārā, nevis manai sievai, kas bija mediķi. Un tad, kad viņi man atzinās par to kartupeļu biesputri, es viņam arī teicu, kāpēc jūs vienmēr uzticēja man? Dabūju zilu pieru pie man nāca, lai es tur apārstē. Skabargs man bija jāvēl kārā. Ko viņi tik nedarījās? Viņi teica, zini, kas ir? Mamma pateica, dabūju ciet. Un viņi tīri medicīniski piet klāt. Tad te jāgriež, te jāplēš, te jāizņem. Tev tēt bija baiga līdzjūtība, tu tā smalks, maiga rubināji. Redziet kā. Kādreiz tās zināšanas griež kā nāz. A mīlestība tā ceļ. Atziņu uzpūš. Dabūj skabargu. Te jāpārgriež, te jādara, lai viss ir tīrs, jādara ārā. Kā mīlestība savādāk. Kā tu viņam nesāpēt, kā viņam palīdzēt. Redziet, visu, ko dariet Kristus vārdā, tad būs mīlestības pilnība mūsu sirdīs. Āmen. Tāpēc mīlestībā dzīvosim. Staigāsim mīlestībā, jo mīlestība ir svētgara auglis. Svētgara auglis ir mīlestība. Tas ir minēts pirmais. Ja tas auglis ir brīnišķīgs, ziniet, kā tagad tomāti vien tur teica, cik liels tas ir bijis šausmu lietas. Tur traģēdija gandrīz nav bijusi. Tas tomāts nelaimīgais sprāts, tad, kad viņi grib svērt. Un tad tur joki gāži pagājis. Kādus ķirbjus paklausties, gan tonnām sver. Tie pasauli, bet tevi gar mīlestību. Dzīvo tanī. Dzīvojiet mani, rostieties mani. Bet tur ir vārds, ja jūs paliksiet manā vārdā. Tad mēs paliekam viņa mīlestībā. Ja paliekam viņa vārdā. Ja mēs esam ārpus vārdu, tad man tā Kristus mīlestība ir ar kaut ko jākompensē. Amen. Tukšums nepaliek. Kristus mīlestība ir pazemīga. Tā otru ceļ, tā uzstājas. Ja nav tā Kristus mīlestība, tad kas paliek, kaut kā jākompensē. Var jau parādīt to, vai ne? Bet viņš grib, lai mīlestībā mēs dzīvojam. Tāpēc dzīsimies pēc mīlestības, kā ir rakstīts. Tas kungs. Jo mīlestība ir pāri visam. Viss pazudīs un aizies. Bet mīlestība ir mūžīga. Jo tas ir tas kungs.
lai debes Tēvs mūs svētī, ka mūsu šīs acis ir atvērts, ka mēs arī tiem, kas staigā tumsā, varam pateikt par šīm lietām, ko tu redzi, kas notiek, lai arī viņi redzētu. Lai arī viņi redzētu, tas darbojās, redz, Dievs ir pateicis. Tagad to var redzēt, viņi tur izlēma, Dievs ir pateicis. Dievs ir pateicis Jesē, Dievs ir pateicis Daniēlā, Dievs ir pateicis Tesaloniķiešiem. Tu vari pateikt, ka tā viss notiek. Jūs saprotiet, tas vairo ticību viņos arī. Tu vari pateikt amen. Debes Tēvs, lai mēs varam nest Tavu vārdu gaismu. Šī pēdējā laikā, Dievs, lai mēs varam nest to vārdu atklāsmi, ko Tu esi devis priekš pasaules, ka viss notiek pēc Tava prāta. Tu zini tā grēka ļaunumu, Tu zini, kā Sātans ārdās, Tu zini, kā tas notiek, Dievs. Bet lieto Tu mūs, Kungs, lai mums ir atziņas gudrības vārds priekš tiem, kas meklē, kas jautās, kas staigā tumsā un neredz gaismu un ceļu. Lieto Tu mūs priekš viņiem, Dievs. Caur savu mīlestību, žēlastības garu, Dievs, mēs lūdzam un pasargā mūs savā mīlestībā, ka mēs paliekam Tava vārdā un Tavi vārdi, lai paliek mūsos, Dievs. Lai mūsu dzīvei Tavam godam un Tavai slavai. To mēs izlūdzamies ar pateicību pilnām sirsniņām Jēzus vārdā. Amen. Un Tu rādi, kas cīnās. Mans Dievs, palīdzi. Palīdzi, Kungs. Tiem, kas cīnās, Kungs. Dod viņam uzvarēt savu miesu prātu. Dod viņam uzvarēt savu miesu, Kungs. Ka gara spēkā viņi nonāvē sevi to, kas pieder zemei. Mēs to izlūdzamies visus, Kungs, pie Tava žēlastības troņa, Dievs. Un iestājamies par Oskaru, par Tavu kalpu. Mēs lūdzam, Tu pagodinies, Dievs. Pagodinies visā pilnībā, Kungs, visās tādās vajadzībās, kas ir Tava kalpa sirdī, Dievs. Stiprina arī, Kungs, Čuburu Aivaru, kas ir apcietinamā, Kungs, bet viņa gars ir brīvība, Dievs. Stipri un svēti viņu, Kungs. Un lieto to kapelānu arī priekš viņam, mans Dievs. Viss mēs ieliekam Tavas žēlastības vainās rokās, Dievs. Ka visas nastas mēs esam atdevuši Tev. Un Tavu prieku mēs saņemam, Kungs. Tavu iepriecu, ko Tu dodi mums visās bēdās un ciešanās, Kungs. Paldies, ka Tu to dari katru dienu, Kungs. Ka mēs varam dzīvot tikai Tevī un rosīties Tevi, Kungs. Lai mūsu dzīvē Tev par godu un Tev par slavu. O, hainu Tu rādi, Dievs, tiešām, Kungs. Svēti un stiprini, Dievs. Svēti un stiprini, Kungs. Maigo un stiprini, Dievs. Arī otru ainu, Dievs. Stiprini, debes Tēvs. Ar savu žēlastības garu. Ar savu žēlastības garu mīlestības spēku, Dievs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev. Arī mazo Oliveru, Dievs. Arī to svēti, Kungs. Svēti, Dievs. Jēzus vārdā Tev gods, slavu un pateicība. Amen. Ja kāda lūkšanas vajadzība ir, mēs varam lūgt.